Nominācijā Kocēnu novada Gada amatnieks. Metālkalējs Artjoms Burcevs, amatnieks no Zilākalna, kurš radījis zīmolu Zilākalna kalumi. Spēj īstenot jebkuru klienta ideju, sākot no vismazākās nagliņas, pakaramā āķīša līdz pat žogiem un balkoniem. Kalšana vienlaikus ir gan skaists, gan arī fiziski smags arots, kurā zināšanas un prasmes jāpapildina visa mūža garumā. Doma jau nebija uzreiz kļūt par kalēju, tas tā kā daudziem kalējiem tā sanāca vienkārši dzīvē, kad meklēja darbu un netīšām nokļuvu vienā smēdē, kur mani pieņēma. Un tur arī paliku, vairākus gadus padarbojos. Un pēc tam izdomāju, ka gribās kaut ko pašam savu darīt, mazliet, būt patstāvīgākam arī. Un tad atnāca uz šejieni. Un tagad ķersimies pie galvenās daļas. Kamēr vieni šī aroda pārstāvji kalšanā izmanto modernās tehnoloģijas, ar gāzi vai elektrību darbināmas krāsnis, Artjoms Burcevs ir palicis uzticīgs tradicionālajām vērtībām un ēzi, kur kārsē dzelzi, kurina ar oglēm, tādējādi saglabājot senatnīguma elpu. Šeit top alus pudeļi attaisāmie, sākās jau drīz jau sezona būs, alus dzeršanas, un tad tas mums tāds mūsu, var teikt, izgudrojums. Modernie kalēji kaļ arī ar gāzi. Vispār tur viņam darbnīca ir tā kā gandrīz vai ķirurgam. Viss ir tīrs, tur tu neesi tā nosmērējies, un gaiss ir tīrāks. Krāsnes maz nospied, podziņi iedegās. Uzsilst. Ja, gatavi? Jā. Sākumā tā viegli viņam, viņš iet dziļāk, jau jūtam, kad iesēžās, un tad stipri sitam. Stiprāk, vēl. No tām pusēm tā. Būs labi tagad, ja viņi ir atdzisus, bet es teikšu, ka talants ar pirmo reizi šitā uztaisīt. Iemetīsim ūdenī, jo cepurīt principā ir diezgan labā vietā.